priekā. Var gribi. Jā. Nu, kaut kā tā izstāsta nākamā diena. Paņēmām vecos betonus kaut kādu. Samaisījām, savūrējām, nācās visu paaugstināt, plus mīnus izlīmeņot. Tagad pa dienu mazliet vēl apkaltīs, vēlāk uzliks papi apakšā vēl kaut ko un mazliet izlīmeņot. Es neesmu celtnieks, viss šis pasākums man tā pirmo reizi, pāri lietu būs stabili. Un gribēju vienmēr pamēģināt. Sāksim ar 6 stūrēm un lapeni. Viena puse šeit griezīsies ārā, te būs ieeja galvenā. Nākamā grīda nebija paredzēta, bija ideja izmūrēt visu to laukumiņu ar akmeņiem. Tagad zāģēs ārā vēl vienu tādu pašu, kā priekš vainagu. Un 6 stabi jāizzāģē. Ja es te uzlieku stabu, vajadzēs viņam kaut kādus atbalstus, lai viņi pagaidām noturētu. Līdz to vainagu uzliks, jāsalasa kopā tā visa galvenā konstrukcija. Ko sazāģēsim to vainagu. Šīs brusiņas viņas ir nevis 150, bet 145. Varbūt mazliet leņķis nobīdīsiet, bet es to kompensēšu. Sanāk mazliet jāpabīd uz. No šiem atlasīs labākos, iezīs pusēm un mēģinās dabūt tos stabus. Te ir kādi 6 metri. Paliks pāri čopiks, ar noderēs kaut ko. Turpinām tādā stilā. Papi kāda bija, tāda saliku. Materiāls ir sanests, apakšs ir sasmērēts ar bitumu. Papi palikt apakšā. Kaut kā tā, viss pamazām virzās uz priekšu. Nezinu, vai tas būs labi vai ne, kā apakšu nosmērēja stabiem. Nu, kopskatu. Tā kaut kā. 4,78 kļūdas diagonālēm ir kaut kur 1 centimetrs plus mīnus. Šī gadījumā tas ir ļoti labi. Uzlocīju šādas bleķīšas, liksim klātņus kaut kā tā. Nezinu, baigi vai viņi tur vajadzīgi vai ne. Bija doma vecajos pamatos ielīmēt armatūru, padot viņu uz augšu un piemetināt pie tās plāksnes, lai vēja laikā to būdu neapgāž. No sākuma to lapeni tā īsti nopietni neuztvērām, jo tas bija tāds ātrais projekts, uztaisīt kaut ko no tā, kas ir par rokai, neko nepērkot, lai uz jāņem būtu cilvēki zem jumta.
bet ar laiku aizgājām mazliet tā gruntīgāk. Jā, tos pamatus vajadzēja smukāk sataisīt, uztaisīt kādas kastes, formas, izliet visu smuki. Brīdi likās viss tā kā taksēģot, jo gribējās ātrāk, un nebija skaidrības, kas tur beigās būs no tā visa sanāks. Tas būs normāli. Malas pieliks kādu leņķi klāt. Nu, kā reiz. Pirmais ir augšā. Pagaidām tā tikai turās. Tā nu ir otrā diena, 6 vakarā, mierīgi salu dzerot. Augšā uzlikām to vainagu. Tāds vainags stāv gaisā salikts. Un jāsaskrūvē kopā, jāsalik, un tad līmeņos tos stabus ārā vajadzēs visur salikt smuki, visā kaut ko pastiprināt, kaut ko huiņu, zin. Nē, es vēl izdomāju. Ir saskrūvēts, to visu tādu uz galvas uzskatīs kādam. Būda izskatās tāda jaudīga. Mums ir piesniegt materiāli. Ritīgās tonkeģa. Es te varu nostāties, man pilnīgi pietiek. Platākas vai iebaudē. Tas savu tā buris. Platākas buris reiķinies vēl ziepšu ieies. Jā. Tā kaut kā durvju vēl liekam. Pagaidām nav skaidrs par platumu. Tā, lai var ieiet ar paplāti. Kaut kāds kuilis jau te cauri tiks, mierīgi. Kaut ko labumu dabujām normālu cisku, es viņu knapi varu pacelt. Būs šašliks te. Vai ne? Tu arī gribi, ja? Viņu vegāniem patiks. Jā. Ko Cep, gaļu. Cep, ņem cep. Kur ir kauls? Parādi. Jo. Un tas ir kauls, jā. Malcis. Oi, smags. Šodien jau trešā diena, jau pēcpusdiena, visu dienu lija lietus. Mēģināsim tikt galā ar to grīdu. Izdomājam beigās, ka būs māziņš ugunskurs pa vidu. Tagad liksim tādas pašas brusas, 2 tā, un tad 2 kaut kā šķērsām. Un sākotnēji projektā grīda nebija paredzēta, bija paredzēts, ka būs mūris tāds apkārt par riņķi visam. Bet nu labi, jāpakļaujās prāta vētrai. Kā viņa apšūsies, tas jau būs pēc tam, vai nu ies kaut kā tā par riņķi. Negribās vēl vienu seškantu taisīt iekšā. Tagad mēs brauksim lasīt akmeņu priekš tā ugunskura. Tur tāda normāla čupa. Darba autos diemžēl nošķīlu, pēc nākās vest visu ar tačku. Redzēs, kā ies. Nelielas akmeņus. Apakšā varbūt arī lielāki, jā. Daudz nekraušu pirmajā reizē. Jāmēģina sākumā dabraukt ar to pašu, kas ir. Jā. Tā, kad es 11 reizes, 200 metri, ir jāpastaipās mazliet. Sametīs tur tuvāk. Jā, vakardien uzlikām palodzītes. Būs metra augstumā
būs tas pats, kas muguras atbalsts, jā. Tātad muca ir nogriezta, plus-mīnus vajadzīgajā augstumā. Griezt bija mazliet riskanti, jo iekšā bija vecs dīzelis. Procesā viena ripu dabūja acī. Ir jau vakars, bet mēģinās uztaisīt pamatu kaut kā un likt tos akmeņus apkārt un ļepīt kaut ko. Zin. Tā, nu viss ir salikts. Viņi ir perfekti centrā. Izdomā iztaisīja vēl gaisa trubu. Protams, varbūt tas beigās izrādīsies lieki, bet nu, es gribēju pamēģināt, kā tas būs, jo tagad jau var just, kā iet ārpuses svaigs gaisa ienāk un flamma aiziet uz augšu. Redzēs, kā būs. Katrā ziņā tāds savs eksperiments. Un tas viss tāds ātrais projekts, jo laika nav pārāk daudz līdz jāņem palicis, un cik ir tie brīvie brīži, cik viņi tik ir. Te viss būs izlikts ar akmeņiem iekšā tā kurtuve. Un te viņi kaut kur nogriezīs, un tas gaiss nāks, un te viss labāk degs. Tajā pašā laikā bija doma uztaisīt tas 6 caurumus mūrējumā. Tur var arī atdzirkstelis krist ārā. Nu. Varēja būt mazliet biezāks, bet turēs. Saspraudīs iekšā šķembas visur. Šodien baigi vējains, jo viss muguru pārpūt. Taisa ciecitas mazās spraudziņas, saliek akmentiņus, kur kaut kas vairāk kustās. Priekš tā darba izdomāja, ka karota ļoti labi noder. Tam akmeņus vēlāk noies ar švammīti, ar ūdeni un švammīti, un notīrīs viņus. Būs daudz smukāk. Nezinu, kā jums, bet man strādājot ar kaut kādām javām, vienmēr rokas sanāk sačkarēt. Normāli tā pirkstas sēd, tā mūrēšana, tāpēc man nepatīk tas viss. Varētu jau arī cimdus uzvilkt, bet slinkums tak ne. Beigās vēl izdomājam, ka saliksim gaisa trubas vēl pa riņķi 6 pret katru stabu, lai mazāk dūmu būtu. Te jau kaut kas iekšā sāka degt. Tā vecā eļļa. Normāli deg. Ko šodienas darbiņš. Rīt no rīta ar mitru otu ūdeni apskalošu tos akmeņus, lai smukāk izstās. Augšējo akmeņu riņķi labāk būtu taisīt no kādas karstumizturīgākas javas katram gadījumam, bet šī gadījumā nav tik svarīga, tā temperatūra nav tik augsta. Krāsnes jau ir izturējusi kādas 30 kurināšanas reizes. Drīzāk jau ugunskura vietā ir daudz tādas redzētas, vienkārši samūrētas no tā, kas bija un kalpo ļoti daudz. Cold start. Kļūda ar mūrēt plotni apkārt metālam, jo metāls uzkarsot izplešās. Augšējā daļā, kur uzkarst starp mūrējumu metālu, varēja ielikt kādu kartonu. Vēl labāk mucu neizmantot vispār, bet samūrēt visu no rokas. Nav obligāti akmeņi, bet no ķieģelīšiem var sataisīt. Un, tur miljons varianti. Gaisa padēju vajadzētu pārtaisīt. Šobrīd viņa sūt gaisu no tiem 6 caurumiem no iekšpuses. Pa to cauruli, kur ieliku, jā, tur gaiss pienāk, bet, nepietiekami. Ja būvēšu nākamreiz, taisīšu apakšā tādu kā redeli, tā kā parastajā mājas plītā, un no sāna padošu gaisu, lai viss iet uz augšu, tā kā tādā kalējā ēzē. Šī ideja ir ļoti tāda unikāla, reta, par viņu informāciju nevar atrast, ja var. Tad tur ir smukas bildītes ar Photoshop uzzīmēta uguntiņa un kāds tur cep zefīru. Namiņš kā tāds šašličnī domika strādā, ja uz oglēm visu cep un nekādu problēmu. Visa bišķi jau bija tajā ugunskurā. Namiņš ar ugunskuru tāda romantika vakarā sēdēt vai paglāpties no laikapstākļiem un, piemēram, ziemā tur būtu patīkami uzturēties. Brauc palīgā.
Super. Svētdiena. Pagadām izskatās, ja sausa malka, viss labi kurās. Iet vienkārši flammi. Te gaisa arī labi sūc iekšā. Jūtam samēcēt pirkstu. Ir. Aiztiesīšu šīs sānas sienas. Nebūs sānu vēja. Vajadzētu teorētiski iet visam uz augšu vairāk, un tad tas nosūcēs. Šodien baigies vējš. Karstums bešanīs. Roku nevar pielikt pat es. Tur nevar tik daudz mest, vienkārši malkas. Tur bija pa daudz uzkurināja. Mums tā grīda taisās pilnīgi nesistemātiski, bez projekta. Bet, aiztaisīsim ciet lielākos laukumus un tad jau, kad šūs redzēs, ko vajag pielikt. Cip, 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 cip. Kur paliki? Raķeti. Lai tās nāk tur pa vidu iekšā. Lai tu metīs tur pa vidu un mauks iekšā uz ligni. Tu teicu. Nākas sākat, redzēju, lakanis piedāvā. Lakanis, jā. Tā, cūkojās. Redzēju uz mašīnām, cik uzdira. Tas viņam nāk. Kad tad viņas taisīsies, jo? Tu dzīvs? Tā es izdomāju vienu veidu, kā var uztaisīt tās diagonālas no šitā punkta 50. Tad sanāk te zāģēt tā. Un šeit sanāk zāģēt šādi. Jo te ir divi leņķi. Mēģināsim tā izdarīt. Varēja taisīt garāks, bet tajā brīdī materiāli bija maz. Viņas pareizi, nepareizi, bet uz to brīdi vienīgais variants, kas ienāca prātā, tavu stabilitāti deva, plus vēl beigās viss apšūsies ar dēļiem un būs stiprāk. Gandrīz. Ko mums ir atvest? Tikai jātiek līdz sētai. Jā, kam negadās. Priekš lakām uztaisīt puķiku un nošūta dēļiem.
nē, trausmīgi izskatās.